pārpilna ar nostāstiem un teikām, kas līdzīgas šai. Tās atgādina pasakas un reti, kad izraisa nopietnu interesi. Līdz mums nonāca leģenda, kas vēsta, ka tai dienā, kad Skaistkalnes baznīcā sanāks tikpat daudz cilvēku, cik tās iesvētīšanas dienā, tā nogrims pazemē. Lai arī mums šī leģenda šķita pilnīgi smieklīga un pat bērnišķīga, kāds nezināms spēks mums lika tomēr to pārbaudīt. Skaistkalne ar kopējo platību 10 614 hektāri un vairāk kā 1400 iedzīvotājiem ir 4. lielākais pagasts Bauskas rajonā. Skaistkalne kā apdzīvota vieta pastāv jau vairāk kā 500 gadus. 1489. gadā 40. Līvonijas ordeņa mestrs Johans Freitāns von Lorinhofens vietu, kur atrodas starp Mēmeli un Iecavas upēm, izlēņoja Šēnbergam. Savu latvisko nosaukumu Šēnbergi ieguva tikai 1925. gadā. Iebraukuši Skaistkalnē, devāmies Dievnama virzienā, par kuru tad domājams arī ir šī leģenda. Pirmo par leģendu iztaujājām kādu vietējo sievieti. Tur jāiet pie macitāja, viņi labāk māk visu pastāstīt un visu. Kurš gan cits, ja ne Šlesers, piedodiet, ja ne Dievu kalps, varētu šo leģendu apstiprināt vai gluži pretēji apgāst. Tiekamies ar Pauliniešu mūku, tēvu Jāni. Kā apgalvo tēvs Jānis, šobrīd Skaistkalnes baznīca ir otrā svētceļojuma vieta Latvijā. Šeit ir notikuši neskaitāmi brīnumi. Dievs esot palīdzējis cilvēkiem, kuri ir nākuši šeit lūgties. Tas, kas mūs atved uz šejienu, ir leģenda par šo baznīcu, kura kādā dienā, kad tajā sapulcēšoties tikpat daudz cilvēki, kā tad, kad viņi uzcēla, viņi varot nogrimt. Tu vari no tāda teoloģiskā aspekta izskaidrot šo stāstu. Protams, jau ticām, cik tur būs ticām, tas jau tur mēs nezinām, jā. Bet, protams, jau no tā nevajag baidīties. Būtībā visdrošākā vieta, cilvēks sastāv šo pasauli, protams, ir baznīca. Kādēļ varētu būt tas, ka pēkšņi šī baznīca nogrims? Es domāju, ka te nav jāsaskat, protams, kaut kāds tur sots Dieva vai nelaime kataklizmu. Tēvs mani mierina stāstot, ka baznīcā jau ir bijuši ļoti daudz cilvēku, jo šeit katru gadu augusta 1. svētdienā notiek kanepene. Baznīcas svētki. Kanepenes svētkos, šeit ir tāda liela vietējās baznīcas svētki, kad brauc bīskaps un dievlūdzē, un arī liels mūzīgs gadatirgi šeit ir blakus ciematām, jā. Tā kā, Un baznīca negrimst? Negrimst, nekas negrimst. Stāv, nav nosēdusies mazliet. Nejūt tā, ka ieiet uz kanceles un sanāk cilvēku un baznīca Nē, tas tā nav. Pamati neplaisā nekur. Protams, jau ir bišķi kā kaut kur jau, bet tas ir vienkārši defekts, ir jau 315 gadu baznīca, protams, jau laika, jo viss pamazām sēžās, jā. Protams, arī tas fakts, ka te visa apkārtne arī ir tāda diezgan tāda nedroša, jo te apakšā ir kritenis. Kritenis? Vai tas nozīmē, ka leģenda par baznīcu nav vienkārši izdomājums? Vai tas nozīmē, ka varam kaut kur iekrist? Ja jau Dievs nebūtu nomodā, tad jau būtu mēs visi sen jau iebrukuši un sen pazuduši, jā. Dievs sargā? Sargā. Jūtu, ka šī leģenda ir dzīva. Kā gāja? Interesanti gāja, Jānis pastāstīja daudz ļoti tādas garīgas lietas, bet īpaši skaidrāk, ka man šī leģenda nekļuva. Es domāju, mums vajadzētu parunāt ar vietējo tautu. Kamēr es meklēju apstiprinājumu leģendai pašas baznīcas mūros, mūsu slavenais arheologs Māris tuvējā apkārtnē izraka noderīgu informāciju. Piesakām vizīti pie vietējā ārsta, kurš esot ne tikai Skaistkalnes muzeja dibinātāja Pētera Lukaševiča ideju mantinieks, bet arī kaislīgs novadpētnieks. Viņš noteikti varēs pastāstīt ko vairāk par šo leģendu. Interesanta leģenda, kad tai baznīcai vajadzētu zemē iegrūt. Cik viņai vajadzēja iegrūt zemē, tas tā. Ir tāds nostāsts kaut kur, ka baznīcā būs tikpat daudz ticīgo sēs, cik baznīca iesvētīšanas laikā, 1992. gadā, tad kā baznīca nogrimst. Reāli, vai ir zināmi jums gadījumi, kad tiešām kaut kas notiek šajā apkārtnē ar lietām, ēkām, cilvēkiem, dzīvniekiem, ka viņi nogrimst, iegrimst? 1923. gadā, tepat priekšu, aiz ambulants, kā 200 metrus priekš, tad tur ir zemes iegrūms bija izveidojies, kur aizgāja postā baznīcas draudzē piedarošais šķūnis.
Tas ir konkrēti arī tā laika avīzēs ir fiksēts. Dodamies aplūkot vietu, kur baznīcas draudzei piederošs šķūnis esot iegāzies pazemē. Vai tā būtu uzskatāma par tādu kā dieva zīmi? Ja tas esot noticis agrā rīta stundā bijusi. Lukaševics kungs, ko es jau pieminēju, kā pagastu novada pētnieks, toreiz bija skolēns. Nāca uz skolu un dzirdēju dunoģi, un, kad pienāca tuvāk, tādu putekļi un tādu pacēlušies un cilvēki salasījušies bija. Baznīcas draudzes šķūnim blakus pēkšņi izveidojusies bedre, kas pamazām brukusi dziļāk. Līdz ar to arī šķūnis sācis gāzties un to nācies nojaukt. Un tas noticis tā, kad iepriekšējā dienā, pirms tā iebrukuma šeit ir kulta labība, ir kulta stāvējusi dampas, kuļmašīna lielā tā, kā toreiz bija stāvējusi. Un tā acīm redzot tā zeme iztricināta, un kaut kur ir tie ģipsa slāņi zem 10-15 metru dziļumā, kaut kur ir sāk parādīties, un tā acīm redzot tur bija izskalojusi, gruntsūdeni bija izskalojuši tukšumu, jā. Kā saistās leģenda par baznīcu un ar šo te dabas parādību? Domāju, ka tas nebūtu tiešā veidā saistāms. Mantons leģendām netic. Kā jau ārsts cenšas visu izskaidrot racionāli. Jums šķiet, ka tās nav saistītas lietas? Ļoti grūti to tā pamatot. Jā. Mūsdienās... Man liekas, ka ļoti viegli pamatot. Pilna baznīca ar cilvēkiem, vibrācija šeit. Kuļmašīna. 2 dienas strādā, smagums, vibrē, viņi paņem un nogrimst. Nē, tīri no mehānikas viedokļa, jā, tā varētu būt. Kaut tas nenotiek, jā, bet tā var gadīties, vai tas tā būs vai nebūs, tad ir jāpagaida. Vai jāpārbauda. Jāatved kāds 1000 cilvēku, lai palēkā bišķi kopā. Varētu tā, jā, tikai... Bet, ja iebrukt, ko tad darīs? Vēl jau vairāk aizdomāties liek Ulda stāsts, ka tepat netālu no baznīcas un pagasta centra pirms 4 gadiem kādam saimniekam pazemē nogājusi ūdens muca. 3-tonnīgā muca, ja nemaldos, vai lielā muca pārvietā no vienas uz otru blakus kaut kur tur nolīdz kaut kāda apsvēruma dēļ. Saimnieks vēl cerējis to izdabūt ārā, bet nekā. Zemes nobrukums esot to aizbēris. Tagad tā vieta Skaistkalnes turismu kartē atzīmēta kā mucas kritene, bet šī šķūņa kritene. Un ko jūs varat pastāstīt par Kristu? Ko es varu pastāstīt? Jā. Es daudz ko varu pastāstīt. Nestāstiet, ko tad jūs zinat par kriteni? Ko es zinu? Jā. Redziet, te pirms kara nebija neviena koka. Nebija. Te zivu bija daudz, vai ne? Vīrs ar velosipēdu mums pastāsta, ka 50. gadā esot šeit makšķerējis un redzējis, ka reiz no tuvējās mājas tantiņa nākusi uz kriteni pēc ūdens. Vienu spaini tantiņa esot iesmēlusi, bet otru vairs nepaspēja. Kritenes vidū parādījies atvars un viss ūdens aiztecējis pazemē. Kritene palikusi pilnīgi sausa, bet tās dibenā vēl varējis redzēt šķūņas pāres. Jūs to savām acīm redzējāt? Acīm, kad es piebraucu klāt. Te jūs bijāt bišķi iedzērs, ja? Nē, nebija. Skaidrā? Skaidrā, ko tad es 12 gadu zēns, 14 bija iedzērs, jā. Un pēc tam tā kritene piegāja pilna ar ūdeni. Balts ūdens bija iekšā. Un tad es tur ziemu uzsalu ledus mērīju, tad tur apmēram bija 8 metri dziļums. Arī krāterī. Tur uz pamēģiniet pabrist. Pamēģiniet. Tiešām baigi strauji iet dziļumā. Tiešām tur varbūt kādi 10 metri. Velma Rozovs zināja stāstīt, ka tepat neilgu laiku atpakaļ kāda saimnieka pagalmā iegrimis koks. Es jau teicu tam saimniekam, lai viņš raun to bumbieru ārā. Tagad jūs redzat, šī ir svaigi izveidojusies kritene, apmēram mēnesi atpakaļ, parādās plaisa zemē, faktiski ģeometriski gandrīz pareizā apļu formā, un vienkārši zeme iesēžās. Koks, kurš pavisam nesen atradās vienā līmenī, tagad ir 1,5 metra dziļāk zemē. Mājas saimnieks. Jā. Kā jūs sauc? Haris, Roberts. Šī nav pirmā šāda veida dabas parādība Hara saimniecībā. Jau agrāk līdzīga kritene bija izveidojusies tepat blakus. Māja gan, paldies Dievam, stāv kā stāvējusi, un pagaidām nekas neliecina par to, ka arī tā varētu iegrūt. Ko jūs darīsiet? Zādēs nombērst, ja? Jā. To, kādēļ tieši Skaistkalnes pusē veidojas kritenes, pētnieki skaidro ar kādu unikālu un tikai šai apkārtnē raksturīgu pazemes procesu.
Iecavas un Mēmeles upes šeit ir pietuvojušās viena otrai tikai pāris kilometru attālumā. Turklāt Mēmeles upes līmenis šajā posmā ir vismaz par 5 metriem zemāks nekā Iecavas upē. Šī līmeņa starpība veicina Iecavas upi atdot daļu ūdens Mēmelei caur pazemes slāņiem. Neparastā ūdens kustība pazemē iespējams ir cēlonis tam, ka šajā zonā veidojas karsta ezeri un dziļākās sausās karsta kritenes Latvijā. Ja jau reiz esam vietā, kur aplūkojamas lielākās kritenes, tad noteikti gribam doties uz varenāko no tām. Nu, lūk, šī ir lielākā Skaistkalnes apkārtnes kritene, kura atrodas šajā apgabalā Latvijas teritorijā. Liepiņa kritene. Kāpēc liepiņa kritene? Tādēļ, ka šo kriteni atklāja viens kungs uzvārdā Liepiņš, kurš būvējot māju šeit. Viņš cirta koku materiālus un pats iegāzās iekšā, bet laimīgi tik ārā. Jā, nu Liepiņš tur vairs nav, bet mēs tūlīt ieiesim iekšā. Skaistkalne ir ar kritenēm īpaši bagāts apvidus, un 100 hektāru platībai pagastā ir piešķirts valsts aizsardzības status. Jūs redzat, cik ārkārtīgi liela un dziļa šī kritene. Ja mēs iedomājamies, ka šāda kritene varētu izveidoties zem baznīcas, tad tajā noteikti varētu pazust dievnams. Bet kas tad ir zem baznīcas? To tad arī noskaidrosim. Dodamies pazemē. Varbūt tieši pazeme atklās baznīcas leģendas noslēpumu. Zem baznīcas pazemē izbūvēti plaši velvēti pagrabi, kurus izmantoja kā mirušo jezuītu garīdznieku un muižnieku abedīšanas vietu. Šeit apglabāts Vidzemes ģenerālgubernators grāfs Lasī, kurš pazīstams kā Saksijas Morica padzinējs no Kurzemes, grāfs Brauns, Vidzemes, Igaunijas, Kurzemes un Pleskavas ģenerālgubernatora Marķīza Paulučī sieva un citas prominentas personas. Vai šīs kapenes ir bijušas izlaupītas? Jā, vai te bijuši arī aplaupītāji? Nu, diemžēl par to, kad to jau zināja, kad šeit grāfa abedīti un muižnieki. Aplūkot Skaistkalnes baznīcas kapenes mūku pavadībā ir iespējams ikvienam. Tēvs Jānis pats to nosauc par sava veida atrakciju. Jā. Bet šeit vienkārši ir arī ļoti labi jauniem cilvēkiem, pusaudžiem, jauniešiem apmierā. Zin kā, tas ir viens, bet otrs ir tāda liela būtiska patiesība, ka mēs neko kapā nepaņemsim līdzi. Nebagāti. Pēc nāmas viss būs vienādi. Nu, jā. Šādi apmēram izskatīs. Protams, varbūt ne šādi. Ļausim grāfu un svēto pīšļiem dusēt mierā. Viņus droši vien vairs nesatrauc laicīgās pasaules nostāsti un leģendas. Zem baznīcas nemanīju neko, kas varētu līdzināties kritenei. Vēlves arī izskatās labi saglabājušās. Tomēr ļaudīm esot zināma arī leģenda, ka zem baznīcas esot pazemes ezers un ka kādu dienu baznīca varot tajā nogrimt. Bet cik tad ilgi var uzturēties kapā? Laiks doties virszemē. Izkāpt no kapa ļoti patīk. Es priecājos atkal dienas gaismu ieraudzīt, bet tēvs Jānis paliek pie svētas pārliecības, ka dievnams kā stāvējis, tā stāvējis. Es iegāju iekšā, es paskatījos uz tām plēsām, man likās, blīna, jā, viņi tiešām tagad iegrūst. Un mēs tur ar tevi esam iekšā. Dievs dod zīmes. Ja tiešām kaut kas tāds līdzīgs būs vai kā, jā. Tas ir tā, ka, Dievs kaut kāda vai tur iekšēji pamudinājumi iziet no laukā, no baznīcas, vai kaut kādu citu lietu, jā. Tur jau nav tā, ka tev, viss tagad dzīve beigusies. Tad tu zini, ja kas notiks, ja baznīca grims, tad tev piezvanīs šefs no augšas pateiks. Nē, tā gluži nav, nebūs, es nezinu, jā. Tad viņš tagad teiks, klausies, tu esi mans kalps, man tev ir jāsaka, izej laukā. Lūdzu. Nē, bet es domāju, tur tā nevajag baidīties, jo viss ir Dieva rokās, kāds macis saskaitīts uz tavas galvas, un tad viss kārtībā. Paldies, tev lielu. Savukārt Uldis Mantons zināja mums pastāstīt, ka Lietuvā kritenes mēdz būt visai iespaidīgas. Piemēram, Biržos esot kritenes, kurā ir iespējams iekļūt pazemes ejās ar ezeriem 48 metru kopgarumā. Ko tad mēs te vēl gaidām? Devāmies uz kaimiņu valsti, uz Biržu reģionālo parku, salīdzināt kritenes. Dzirdējām, ka atšķirībā no mūsu kritenēm, Lietuvā ir iespējams tajās ielīst un paskatīties, kā tad tai pazemē izskatās. Нас интересует эти впадины, которые самые глубокие, и там, где видно этот доломит. Aldona priecājās, ka žirgu galvas ir ieinteresēti viņu kritenēs. Uzzinājusi, ka esam leģendu mednieki,
Viņa mums tūlīt pat izstāsta leģendu par Lietuvas puses varenāko kriteni. Daudzus gadus atpakaļ kāda saimniece gājusi uz pļauju govis laukt un mājās atstājusi mazu bērnu, slaukusi govi un izdzirdējusi bērnu raudam. Māsas sirds nesot izturējusi un atstājusi govi pļavā, tā skrējusi mierināt bērnu. Kad saimniece atgriezusies pēc govs, tās vietā ieraudzījusi tikai lielu bedri pļavas vidū un no govs nevēsts. Tikai ķēde karājusies. Kaip lietuvių kalbė ir padina? Padina smēktubē. Smēktubē? Uz priekšu izpētīsim Lietuvas puses smēktubes. Sākotnēji šeit bijusi tikai viena kritene, un vēlāk tieši blakus izveidojusies otra, mazāka. Mazā kritenīte esot iebrukusi tieši ģeologu dienā, tāpēc to nosauca par ģeologu kriteni. День геолога, да? День геолога. Интересно, вот здесь нельзя стоять, потому что здесь тоже Оно падает. формируется, и у нас, как сказала, 10 лет формируется. Падает все, и такая, ну, как блюдечко оставляется. Suvenīru paņem kādu. Ģips. Tev arī vajag ģipsi? Там гипс, где такая, как иглочки. Kam vajag ģipsi? Nākamo apskatām 80 gadus senu smēktubi. Žēl, ka šajā vietā pirms 100 gadiem neviens neiedomājās kaut ko uzbūvēt. Būtu leģenda tagad. Осторожно. Глубина 10 метров, Ok. а ширина где-то 16. Skaties, ka kāda traka lapsa tev neuzbrūk. Man? Jā, tas ir labs. Tas ir dolomīts, tas ir ģipsis. Jā, tas ir ģips. Te var ar pirkstu viņu paurbināt, mīksts viņš ir. To viņš ūdeni pilnīgi pasiet. Tā kā sniegs. Un tad viņi izveidojas tā kriteni, un dažās vietās šis ģipša slānis ir pat 20 metru biezs. Un tieši tajās vietās ūdens izskalo ģipsu un izveidojās ļoti lielas pazemes telpas. Esam apskatījuši vairākas kritenes no ārpuses. Nu ir laiks doties uz leģendāro govs kriteni. Sagatavojam ekipējumu un dodamies uz Korvas olu, lai ielīstu pazemē. Piesiesim to striķi pie trepa. Drošības dēļ. Jo es tev viens nenoturēšu. Jā. Abi divi iemāksim iekšā. Cik tu sveri? 85, 86. Smarks gadījumi. Davai, lievim iekšā. Mīļie draugi, izskatās jau diezgan neumulīgi, bet es nevaru atturēties no kārdinājuma un, lai varētu pats ieraudzīt, kā tur izskatās un parādīt jums, es došos iekšā. Māri, padom man lukturi. Kurš bija labāk šitas? Nu ko, ceru, ka mēs vēl ar jums redzēsimies. Uzmanies, jo tur ir dubult dibens. Ir 1,5 metru dziļums un pēc tam jau tie 7 metri vēl kaut. Pagaidām pieturi man, te ir tā ļoti slīdens, man ir bail, ka es aizēju zem ūdens, jo te ir baigi dziļš ūdens. Mārīti, Jā, es tev neesmu neko pāri nodarījis. Neesi aizvainots par kaut ko. višķi. Ja kāds piedod, lūdzu, netur ļaunu prātu. Labi, draugs? Labi. Atā! Vienkārši bļauj. Nu, te mēs esam pazemē. Šie, es domāju, ir absolūti unikāli kadri. Bļāviens, Māri, tava lampiņa ir bez baterijas. Nu nav gaismas. Neliela aizķeršanās ar gaismu. Māri, kāpēc lampiņa nedeg? Jālien ārā apmainīt bateriju. Ar Dievu palīgu, lai visi tie labie gari man stāv klāt. Gaismiņu. Esmu dusmīgs uz Māri. Mazais atriebības vēlniņš jau kūda mani Māri nedaudz pārmācīt. Robi! Kur viņš tur ieskrējās? Mārim pazūd rācijas sakari. Striķis metru pa metram izslīd caur rokām, bet es tikai lienu dziļāk un dziļāk pazemes alā. Un papildus jēra klusēšanai saraušu vēl pāris metru striķa azotē. Jā, nu, lūk, jūs redzat, kādas ir šīs kritenes, kādas tās izskatās, un Latvijas pusē zem baznīcas šīs kritenes ir analoģiskas, tikai tur mēs nevaram pazemē palīst. Ja ticam leģendai, ka zem baznīcas atrodas pazemes ezers, tad šis ezers ir tieši tāds pats kā šeit. Jūs varat redzēt, kā tur apmēram izskatītos tajā ezerā. Ev, Robi, lienam ārā!
saldā atriebība man ir pietiekoši piepildījusi ar gandarījumu. Vēloties pasargāt Māri no infarkta, atgriežos virszemē. Nu, Rob, dzirdi mani jau! Tur zonas nebija, tev galīgi nedzirdēja. Nē, pavalds, bišķi. Es jau domāju, ka tu jau aizgāji dibanā kaut kur. Es gandrīz aizgāju dibanā, draugs mīļais. Jūtos vienkārši pārlaimīgs, izkļūst no pazemes. Un redzot to, kas tur apakšā, man vairs Skaistkalnas leģenda nešķiet neticama un bērnišķīga. Redzot to pazemes vēlmi, kambari, halu, es ticu, ka tāds pats varētu atrasties arī zem Skaistkalnas baznīcas. Un tad jau šī leģenda kļūst pavisam ticama. Jā, ar to tad mēs atvadamies un ceram redzēt jūs otru pusē ekrāna tieši pēc nedēļas. Uz redzēšanos. Saka jums leģenda mednieki Māris un Roberts. Bet tas vēl nav viss. Jau rokās kāds macis saskaitīts uz tavas galvas, un tad viss kārtībā. Dargie skatītāji, kamēr mēs gatavojām šo raidījumu par kritenēm, 2008. gada 3. jūlijā izveidojās pilnīgi svaiga jauna kritene, un tas ir absolūti unikāls gadījums. Mēs steidzīgi braucām uz šejienu, Skaistkalnu, lai uzfilmētu un arī jums parādītu un nodemonstrētu, kā tad izskatās kritene, kur ir tikko parādījusies, kur vēl veidojas. Kāpēc tu nāci uz šejienu un kā tu to atklāji? Mums viena tanta deva sīpoloks, un es nācu pakaļ un skrējiens, gandrīz iekrita iekšā viņā. Tu gandrīz iekriti iekšā? Pie pašas maliņas nostājos. Un kā tev sauc? Helmārs. Helmārs? Uzvārds? Spuris. Spuris? Tad tas varētu būt Helmāra kritene tagad. Jo tu esi atklājies, vai ne? Pirmatklājējis. Šī zona, kur es stāvu šobrīd, ir tā zona, kas iekritīs. Kritene būs ārkārtīgi liela. Šeit ir plaisa. Viņi turpinās un šī vieta noteikti aizies zemē. Ja? Kritenes robeža. Uldī, paņem man kāju, lūdzu, tomēr. Jā, nākot bruk. Tāds tā caurums, tur tālāk ir ūdens iekšā. Vakar no viņējās malas, tur pretējās puses, tur liela vēlēna gabals iebruka iekšā, mūsu acu priekšā. Jā. Noplunkšķēja vien tikai. Cienījamie skatītāji, jūs redzat, kā ūdens skalo iekšā zemi, un šī kritene ir ārkārtīgi dziļa. Mēs mēģināsim tur kaut kā nolēsties dziļāk. Tas gan ir ļoti riskanti un bīstami, ko mēs tagad darām. Bet vēlme to izdarīt ir spēcīgāka par bailēm. Un mēs esam leģendu mednieki. Tagad mēs tādā ļoti lielā steigā braucam uz šejienu, tad mums nav speciāla aprīkojuma. Un to, ko mēs darām, tas viss ir no tā, ko mēs varējām uz vietas dabūt. Tā, ķiveres. Redz, ka mums viss ir līdzi, kā izrāda. Nu jā, tagad vienu iekšā. Gatavs esi? Vai lēnām, tikai ļoti lēnām. Lēnām. Stop! Cienījamies skatītājs, esmu ļoti pārbies, bet es esmu jau pusceļā. Apakšā ir kritene un, jā, ļoti dziļa un unikāla kritene. Davai, 2 metri. 2 metri. Stop. Vēl 2 metri. Lūk, cik tur ir dziļi, jūs redzat. Redziet, tur ir kritene vēl ārkārtīgi dziļi. Tur, protams, es baidos līst, jo ļoti bīstami izskatās. Apakšā ir vēlve, un ja kas, tas nemaz nav tālu no baznīcas. Nu, te izskatās, ka ir kaut kādi 5 metri vēl dziļi. Un tur ir zem zemes vēlve. Ai tā caurumi, ja? Jā. Ejam augšā!
Tā vien šķiet, ka šī ir viena no tām leģendām, kurai kādreiz ir lemts piepildīties. Tā kā Skaistkalnes baznīca atrodas ģeoloģiskā riska zonā, nav paredzams, kur un kad iegrūs zeme. Un kamēr vien iecels upe dāsni atdos cauri pazemes slāņiem savus ūdeņus zemāk esošai Mēmelei, lieciet vien savus soļus šajā karsta apvidū uzmanīgi.